Ilze Nāgele no Melburnas, Austrālijā. Labvakar, Latvija! Lai arī Austrālija no Latvijas atrodas ļoti tālu kilometru ziņā, tad pagājušā nedēļā sirdīs latvieši bija ļoti tuvu Latvijai. Mūsu valsts neatkarības 92. gadadienas pasludināšanas svētki tika svinēti jo plaši. 18. novembrī latviešu ciemā seniori uzvilka no paša rīta jau Latvijas karogu un nodziedāja Latvijas himnu. 20. novembrī Melburnas latviešu pamatskola un vidusskola svinēja Latvijas valsts svētkus, bet šodien, 21. novembrī, latvieši pulcējušies Melburnas latviešu namā uz 18. novembra svinīgo aktu. Svētkos piedalās Vītolu fonda dibinātāji Marta un Vilis Vītoli no Latvijas. Ir tāda tradīcija, ka svētku runas teicējs apbraukā visus lielākos latviešu centrus Austrālijā. Vītola kungs jau ir uzstājies Adelaidē, Sidnejā, Kanberā, Brisbanē un tieši šodien Melburnā. Apsveicu jūs visus Latvijas valsts dzimšanas dienā! Kungs, dāmas un kungi. Šodien ir ļoti svarīga diena mūsu tautas vēsturē. Un kā pirmo ar apsveikumu es lūgšu Dēlī kungu. Es nesu jums sveicienus valsts svētkos no Latvijas konsulāta Melburnā. 18. novembris ir diena, kas mums atļauj izjust piederību un kopību latviešu tautai. Un kas mums atļauj izjust lepnumu, ka esam latvieši un ka Latvija ir neatkarīga valsts. Mēs dzīvojam tālu no Latvijas, bet Latvija mums ir dārga un tuva. Bet Valentīns Šloss ir viens no tiem cilvēkiem, kura vārdu zina visi tie, kas šeit ir bijuši un kura darbu ir novērtējuši ne tikai Latvijā esošie ārsti, bet es pieļauju domu, ka arī visi jūs šeit klātesošie. Un tāpēc ārstu biedrība piešķir Valentīna Šlosa kungam par izcilu ieguldījumu Latvijas medicīnas attīstībā, speciālistu apmācības organizēšanā un starptautisku līmeņa izglītības un zinātnes veicināšanā pašu augstāko ārstu biedrības apbalvojumu. Tas ir godazīmi, cilvēcības laiks. Un man bija tas gods atvest šo apbalvojumu, un Lindai ir tas gods turēt Šlosa kunga roku. Un šī mirklī es domāju, ka mēs visi ar aplausiem varam sveikt šo izcilo cilvēku, kurš ir palīdzējis tik daudziem Latvijas ārstiem. Tālāk sekos atzinības raksti gan no Latvijas, gan no Austrālijas. Un kā pirmie būs atzinības raksti no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas. Tālāk pie vārda es lūgšu mūsu svētku viesi Vili Vītolu. Labdien! Mīļie tautieši! Es vispirms pateicos jums un Latviešu apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē par man doto šo iespēju jūs sveikt un uzrunāt sakarā ar Latvijas Republikas 92. dzimšanas dienu. Es novēlu jums pašapziņas pilnus valsts svētkus, bet kā 10. Saeimas vēlēšanas pierādīja, grūtībās mēs spējam būt vienoti un stipri. Mums jāapzinās, ka tikai mēs visi kopā tiksim galā ar mūsu tautas un valsts problēmām. Vienmēr mēs svinēsim 18. novembri, lai kādā pasaules malā mēs būtu, novembris latviešu sirdīs ir svētki. Kurš no 18. novembriem varbūt tev palicis visvairāk atmiņā, ja arī kurš pirmais 18. novembris ir tāds, ko tu atceries? Man patiesībā tas
bija Austrālijā, kad iebraucot Austrālijā dabūjam tādu permanentu apmešanos Melburnā un sāk aktīvu dalību ņemt latviešu sabiedrībā. Un tas bija 50. gados, 50. gadā tieši, kad latvieši sāk pulcēties un organizēties Collingwoods pilsētnamā, kur katru piekdienu notikās latviešu sanāksme, un 8. novembris tika ļoti svinīgi tad arī svinēts. Atmiņā man ir šodienas sarīkojums, kur mūs uzrunāja Vils Vītols, kurš ar ļoti pozitīvu skatu stāstīja par Latvijas šodienas notikumiem un izcēla daudz labu, kas notiek Latvijā. Un kad mums deva iemeslu arī būt pozitīviem par Latvijas nākotni. Par 18. novembri. Jā, manā garā mūžā ir diezgan daudz piedzīvoti, bet man liekas, tas iespaidīgākais bija 45. gada 18. novembris Vācijā nometnē, kad nāca tā apziņa, ka neskatoties uz grūtiem trimdas laikiem, uz zaudēto karu, kā varētu teikt, par jauno Krievi, tas ir padomju okupācija Latvijā, kad latvietība un latvieši tomēr turpinās pastāvēt un ka tā ticība ir, kad Latvija kādreiz atkal būs brīva. Paldies tev. Vai varētu pateikt, lūdzu, kā tu atceries savu pirmo 18. novembri, vai arī kurš no 18. novembriem tev visvairāk ir palicis atmiņā? Mans pirmais bija laikam 1938. gadā, man bija 6 gadi, un es biju Saldū. Visas ielu malas bija izpušķots ar, toreiz mēs saucam ploškas, tagad sauc spuldzes, smalkāks vārds. Un skatlogos bija Ulmaņa bilde, fotogrāfija ar svecēm izgaismot, Latvijas karogu bieži vien skatlogos bija. Tas man ir palicis kā pirmais prātā par 18. novembri, arī baznīcas zvanu un tādas lietas. Bet viena cita svinības bija Pērtā, kur pilna zāle bija ar latviešiem. Mēs nebijām daudz latviešos bijuši tajā laikā. Un, kad dziedāja Dievs svētī Latviju, gandrīz visiem bija asars acīs. Kubos kaklā un asars acīs. Un tas vēl tagad ir dziļi atmiņā iespēdās. Bet katrs 18. novembris ir svinīgs un pareizs un labs. Un tā tam vajag būt. Jo Dievs svētī Latviju ir lūkšana un arī Latvijas svinība. Paldies tev. Paldies. Kurš 18. novembris tev palicis kā pirmais atmiņā un kurš visspēcīgāk ir palicis atmiņā? Labi, pirmais 18. novembra saka, akts, ja tāds bija. Man liekas, es pat nezinu, kurā gadā tas bija, bet es zinu, ka man vecā māte pa klusām ielika svecītes, 2 svecītes logos. Mana mamma bija drusku satraukta. Kaut kas tās notikās, kas bija sevišķs, un kaut kas, ko laikam nedrīkstēja. Man tāda sajūta, ka tas bija varbūt kādā gadā, kad Latvijā nedrīkstēja to darīt. Un tad pēc tam bija, es atceros, vai tas bija tajā pašā gadā, bet laikam nē. Mēs gājām pa ielu un bija noliktas dažas svecītes, ja ploškas, kā toreiz, man liekas, sauca. Un es gribēju skriet klāt, un es nedrīkstēju, jo viņas bija jāsargā. Un tas bija tāpēc, ka par godu Latvijai jāsargā. Tā kā atkal nezinu, kurā gadā tas bija. Un tad Fišbakas nometnē mana vecā māte izgāja, mums nekā nebija. Barakā nekā nebija. Mēs bijām kā 27 vai cik tur vienā istabā, 3 stāvu dzelzs gultiņās. Mana vecā māte izgāja mežā un dabūja savija vītnes ar, man liekas, priežu un negļu zariem un varbūt tām, es domāju, var gadīties brūkleņu mētrām vai kādām. Un viņa šur kaut kur bija dabūjusi arī dzeltenas puķītes, vai tās bija mārtiņrozes, vai tās bija krizantēmas, vai kas nezinu, ielika tās un aplika apkārt ap mūsu durvīm, barakas durvīm, un sanāca vēl pār 2 logiem, tur tikai bija 2 logi augšā. Un visi citi nāca un brīnījās, kā viņi var atļauties tā te izrotot. Un tas bija pa godu Latvijai, to es zinu. 18. novembra dienā tieši man vecā māte to izpildīja tādu, jāsaka tādu. Man likās, visai mūsu barakai bija lepnums, ka mēs svinam svētkus. Mums ir 18. novembris.
Paldies tev. Nē, es par Austrālijas latviešiem šī brīdī, ko es jums varu teikt? Es jums varu vienīgi teikt to, ka visus tos Austrālijas latviešus, ar kuriem mēs esam tikušies, viņi ir neticami sirsnīgi un laipni un atvērti cilvēki. Un mēs esam uzņemti tā kā nekad, vai ne? 18. novembrī Latvijas valsts himnu kopā ar latviešiem Latvijā dziedāja arī latvieši Austrālijā. Bet, lai mēs tiešām to varētu darīt kopā ar jums, mums bija jāceļās 19. novembrī. Piemēram, Brisbanē 5 no rīta, Melburnā 6 no rīta un Pērtā pat 3 naktī. Un tas arī notika. Mēs Melburnā skatījāmies internetā Latvijas televīzijas tiešraidi no Daugavmalas un pievienojāmies Latvijas himnas dziedāšanā. Saules mūžu Latvijai. Ilze Nāgela no Melburnas, Austrālijā, laikraksts Latvietis, speciāli Latvijas televīzijai.